Добрый день! Все самые лучшие и фантастические предложения ждут вас на Холалабу. Балухабу. Ну ладно, потом поправим это. Pirmais, šodien lēmām par to, kādā veidā tālāk attīstīt valdības sadarbību ar nevalstisko sektoru un konkrēti ar nevalstisko organizāciju memoranda padomi. Paredzot, faktiski atjaunojot šīs memoranda padomas nolikumu un paredzot vairākas jaunas lietas, tai skaitā, ka NVO pārstāvju darbam memoranda padomē tiks izraudzīti konkursa kārtībā, tātad atlasot kvalitatīvāku sastāvu, un ieviest arī padomas vadītāja rotācija, līdzīgi kā tas ir NTSP sēdēs, arī NVO memoranda padomas sēdēs darbu pārmaiņas vadīs valsts sektora un nevalstiskā sektora pārstāvjus. Līdz ar to faktiski mēs turpinām strādāt pie tā, lai pilnveidotu sadarbības starp valstu un nevalstisko sektoru NVO memoranda padomes ietvaros. Tāpat šodien pieņēmām likumprojektu negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums, kas paredz lielā mērā nodrošināt labāku balansu attiecībās starp mazajiem ražotājiem, piegādātājiem, lauksaimniekiem, citiem piegādātājiem attiecībā uz mazumtirdzniecības ķēdēm un citiem mazumtirgotājiem, jo līdz šim nereti nākas sastapties ar situācijām, kur mazumtirgotāji diktē savus nosacījumus un kurus piegādātājiem, tīpaši mazajiem piegādātājiem, ir praktiski neiespējami ietekmēt. Un, attiecīgi, jaunais likumprojekts paredz veselu virkni ierobežojumu attiecībā uz tādām prasībām kā līgumslēgšanas maksa, maksājumiem par preču atrašanos mazumtirdzniecības vietā, mazumtirgotāja negūto peļņu, zemākā cena, nepārdotās preces atdošana atpakaļ. Tad, faktiski daudz no šiem nosacījumiem, kurus mazumtirgotāji, tīpaši to ķēdes, bieži vien diktē piegādātājiem. Tāpat uzklausījām ekonomikas ministrijas ziņojumu attiecībā uz atjaunojumu energoresursu izmantošanas veicināšanu, kur, kā zināms, Latvijas mērķis ir līdz 2020. gadam sasniegt atjaunojumu energoresursu īpatsvaru 40% apmērā. Atbilstoši ekonomikas ministrijas ziņojumam 2012. gadā ir sasniegti 35,8% un principā redzam, ka šī mērķa sasniegšanā mēs virzamies plānotajā tempā un līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka šo mērķu mēs arī varēsim sasniegt. Tāpat šodien izskatījām izglītības attīstības pamatnostādes 14.20. gadam, kas ir būtisks dokuments, kas noteiks faktiski šo izglītības attīstības pamatvirzienus tuvākos 7 gadus. Esam vienojušies lielāku uzsvaru šajā laika posmā likt uz eksaktajām zinātnēm, tā skaitā arī uz inženierzinātnēm, jo tautsaimniecībā ir vērojams tieši šādu veidu speciālistu trūkums, tā skaitā pastiprinot eksāmenu prasības eksaktajās zinātnēs. Un jāatzīmē, ka šis dokuments arī ir ex-ante dokuments, ko vērtē Eiropas komisija, lemjot par sadarbības partnerības programmu, tātad par Eiropas Savienības fondu līdzekļu piešķiršanu nākošajā plānošanas periodā, konkrēt šajā gadījumā izglītības jomā. Tie ir tie būtiskākie jautājumi, ko vēlējos uzsvērt attiecībā uz valdības sēdi. Paldies par pārējiem jautājumiem. Varbūt sākam ar tiem jautājumiem, kas attiecās uz valdības sēdes izglītajām tēmām. Jā, kā jūs vērtējat izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu ieviest 5. centralizētu eksāmenu, kas būs obligāts un būs jāizvēlas ķīmija vai fizika? Kā jau es minēju, es šo priekšlikumu vērtēju pozitīvi. To lielā mērā prasa arī darba devēja uzņēmēji, kur tieši norāda uz to, ka Latvijā nepietiekama vērība tiek pievērsta eksakto zinātņu apguvēji, un tas arī ietekmē, tālāk jau ietekmē tautsaimniecībā pieejamo speciālistu kvalitāti, kvalifikāciju, līdz ar to šis stingrāks uzsvars uz eksakto zinātņu apguvi būs, un es to vērtēju pozitīvi. Attiecībā uz Rail Baltica finanšu ministrija pauda bažas, ka vajadzētu skaitāt noteikti finansējuma avotus, vai gadījumā šodienas lēmums
neuzliek nākotnes valdībām kaut kādas milzu pienākumus nodrošināt finansējumu. Jo nav jau garantijas, ka Eiropas Savienība iedos tos 85%. Nu, šeit, protams, jāsaprot, ka šis ir nopietns ilgtermiņa projekts, kura īstenošana, tāda izvērsta īstenošana visticamāk pat nenotiks šajā plānošanas periodā, tā 14–20 gadam, bet tā pāries arī vēl uz nākamo plānošanas periodu pēc 2020. Gada. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs gribam virzīties uz priekšu ar šo projektu, tais skaitā pieteikt šo projektu uz Eiropas Starpsavienojumu institūta instrumenta finansējumu. Tādā gadījumā mums, protams, ir jāveic nepieciešamie sagatavošanās darbi, tai skaitā attiecībā uz kopuzņēmumu izveidi un attiecībā uz visiem nepieciešamajiem projektēšanas darbiem. Līdz ar to tās saistības, ko mēs uzņemamies, ir saistītas ar šī projekta sagatavošana, tehniskā projekta izstrādi, kas ir neizbēgami, ja mēs vispār gribam šo projektu īstenot un ja mēs gribam pretendēt uz Eiropas Starpsavienību instrumenta finansējumu. Un no savas puses mēs jau arī vairāk kārt gan savās nacionālās pozīcijās, gan arī kopīgi ar pārējiem Baltijas valstu kolēģiem esam uzsvēruši, ka, protams, ir svarīgi, lai Eiropas Savienība nodrošinātu šim projektam līdzfinansējumu apmēram 85% apmērā, jo tādā gadījumā var uzskatīt, ka tas ir pietiekams līdzfinansējums, jo skaidrs, ka no valsts budžeta līdzekļiem šāda mēroga projektu mēs īstenot nevarēsim. Ja gadījumā tomēr Eiropas Savienība nepiešķir līdzekļus, tad sanāk, ka šī nauda, ko mēs piešķiram šobrīd, tie aptuveni 4 miljoni, ir vienkārši izsviest un Tam īsti nevarētu piekrist, bet es uzskatu, ja mēs veicam nepieciešamos sagatavošanās darbus, tad mums ir ļoti labas izredzes šo pirmo piešķīrumu no Eiropas Starpsavienojuma instrumenta saņemt. Bet ja mēs šos sagatavošanās darbus neveiksim, tad, protams, mēs šo finansējumu nesaņemsim. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi par valdības darbu? Tad pārējām pie pārējām tēmām. Lēmums saistībā ar KNAB vai ir kādi jautājumi? Tātad attiecībā uz šo Strečēnoka lēmumu par Jutas Strīķes atbrīvošanu no ieņemamā amata es esmu saņēmis Jutas Strīķes sūdzību, kurā viņa vērš uzmanību uz šī lēmuma iespējami pretiesisko raksturu. Attiecīgi, veicot šīs sūdzības pārbaudi, tika veikta tam priekšnieka pieņemtā lēmuma pēcpārbaude saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 62. pantu un 67. panta 1. daļu. Un faktiski šodien es esmu parakstījis rīkojumu numuru 2, ar kuru atceļu šo KNAB priekšnieka lēmumu, tad pagājušā gada 20. decembra lēmumu par Jutas Strīķes atbrīvošanu no ieņemamā amata. Pamatojums šī lēmuma atcelšanai ir vairāki iemesli, vērtējot tātad šī lēmuma tiesiskumi, tika konstatēti vairāki būtiski pārkāpumi pieņemot šo lēmumu. Tātad pirmais jautājums ir attiecībā uz to, kādā veidā tika veikta Jutas Strīķes atkārtotā izvērtēšana, kas arī kalpoja par pamatu tālākajam KNAB priekšnieka rīkojumam par Jutas Strīķes atbrīvošanu no ieņemamā amata. Un atbilstoši arī paša KNAB priekšnieka rīkojumā norādītājiem novērtēšana, tātad atkārtotā novērtēšana par laika posmu no 13. gada 24. maija līdz 24. novembrim tika veikta saskaņā ar instrukciju numur 2 ierēģu darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtību. Kas jāatzīst ir pretiesiski, jo šī instrukcija ir zaudējusi spēku jau 2013. gada 1. aprīlī un nebija piemērojama darba rezultātu novērtēšanai par periodu no 24. maija līdz 24. novembrim. Un šajā gadījumā novērtēšana bija jāveic saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 494 noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādes nodarbināto darba izpildes novērtējumu. Tas
ir pirmais pamatojums, ka šī atkārtotā novērtēšana tika veikta balstoties uz spēkā neesošu normatīvo aktu. Tālāk ir vērtēts šī rīkojuma pamatojums privāto tiesību jomā, kur ir konstatēta pretruna ar darba likuma 110. panta 1. daļu, kas aizliedz darba devējam uzteikt darba līguma darbiniekam arotbiedrības biedram bez attiecīgās arotbiedrības iepriekšējās piekrišanas. Arī no arotbiedrības esam saņēmuši informāciju, ka šāda arotbiedrības piekrišana jūtas strīds atbrīvošanai no ieņemamā amata nebija. Un attiecīgi ir konstatēts pārkāpums. Trešais aspekts ir saistīts ar to, ka Steļčēnaka kungs savu rīkojumu par jūtas strīds atbrīvošanu no amata ir izdevis kā administratīvo aktu, norādot arī, ka šis administratīvais akts ir pārsūdzams administratīvajā rajona tiesā. Tas ir pretrunā ar judikatūras atziņām un vairākiem augstākās tiesas šo administratīvo lietu departamenta secinājumiem, vairākiem lēmumiem, ar kuriem tiek secināts, ka KNAB darbinieki pēc būtības atrodas darba tiesiskās attiecībās un attiecīgi šis lēmumi par darbinieku atbrīvošanu ir pieņemami atbilstoši darba likumam un pārsūdzami vispārējās judikatūras tiesā, nevis administratīvā rajona tiesā, un līdz ar to arī pēc rīkojuma formas, kā administratīvais akts ar norādi to pārsūdzēt administratīvā rajona tiesā, tas ir pretrunā judikatūras atziņām un kā tāds arī vērtējams kā pretlikumīgs. Ņemot vērā visus šos augstāk minētos aspektus, atbilstoši KNAB nolikuma 1. pantam un valsts pārvaldes iekārtas likuma 7. panta 5. daļai, esmu pieņēmis lēmumu šo rīkojumu atcelt. Rīkojuma sagatavošanas gaitā esmu konsultējies arī ar ģenerāla prokuroru Kalmēru kungu, kurš arī veic KNAB nevis institucionālo, bet funkcionālo uzraudzību. Šajā gadījumā vienkārši koleģiāli koordinējot šo lēmumu un arī no ģenerāla prokurora nekādas iebildumus par pieņemumu lēmumu neesmu saņēmis. Paldies, lūdzu, sākam. Šie visi ir formāli iemesli, jo viena normatīva spēkā neesamība neatkarīgs tās normas, kas tika piemērot pēc būtības, ir tajā nolikumā, kas ir spēkā, bet pēc būtības jūsuprāt strīdi atbilst savam amatam vai neatbilst? Viņa dara savu darbu vai ne? Pēc būtības vērtējāt šo te soli strīds atlaišanu vai ne? Tātad šajā gadījumā es vērtēju konkrēto KNAB priekšnieka rīkojumu un sūdzību, kuru es esmu saņēmis par šo rīkojumu, lūdzot izvērtēt šī rīkojuma tiesiskumu. Un attiecīgi vērtējot šo rīkojumu tiesiskumu, tika konstatēta vesela virkne nopietnu pārkāpumu, kas ir par pamatu šī rīkojuma atzīšanai par pretiesisku. Protams, ir skaidrs, ka šis rīkojums neatrisina tās problēmas, kas ir KNAB, runājot gan par personālajām problēmām, gan arī par tām problēmām, kas ir sistēmiskas. Un te es gribētu varbūt nedaudz paplašināt, paskatoties šo jautājumu, norādīt uz vienu sistēmisku problēmu, ko es arī esmu lūdzis jau vērtējot un ieviešot dzīvē Kalmēra kunga vadītās komisijas rekomendācijas, kurā tika vērtēts šis KNAB darba sistēmiskie aspekti, izvērtēt jautājumu par KNAB darbinieku atrašanās darba attiecībās vai dienesta attiecībās. Kā zināms, bijušais KNAB priekšnieks Vilnīšs kungs savulaik ir pieņēmis lēmumu, ar kuru faktiski uzskata, ka KNAB darbinieki atrodas dienesta attiecībās un anulējas visus ar KNAB darbiniekiem noslēgtos darba līgumus. Tajā pašā laikā judikatūra, kas ir bijusi jau no pagājušā
ko es pieminēju vairākos gadījumos augstākās tiesas, tātad administratīvo lietu departaments šos jautājumus ir vērtējis un secinājis, ka KNAB darbinieki pēc būtības atrodas darba attiecībās, tātad šos lēmumus par KNAB darbinieku atbrīvošanu nevar formēt kā administratīvos aktus un nevar norādīt, ka tie būtu pārsūdzami administratīvā rajona tiesā, kas cits starpā notika taiskaitā jautājumā par Dravinietes kundzes atbrīvošanu no ieņemamā amata, ko veic arī Steļčēnaka kungs, un kur tieši arī šāds tiesas lēmums ir pieņemts, bet, diemžēl, Steļčēnaka kungs to ir ignorējis. Līdz ar to šeit ir būtiski šo jautājumu sakārtot arī sistēmiski, vai nu ņemt vērā judikatūras atziņas un attiecīgi noformēt KNAB darbiniekus atbilstoši darba likumam, noslēgt darba līgumus un turpmāk ņemt vērā šīs judikatūras atziņas, vai, ja kaut kāda iemesla dēļ KNAB uzskata, ka KNAB gadījumā piemērotākas ir dienesta attiecības, tādā gadījumā sagatavot nepieciešamos grozījumus KNAB likumā un nolikumā, lai to skaidri atrunātu. Bet kā jūs domājat, jūs tagad faktiski Strīčs kundze, kā saprotat, šodien var atgriezties atkal KNAB telpās un viņi tā kā sagaidīs ar atvestām rokām un viss atkal notiks? Kā jūs redzat to risinājumu? Vai no tā kaut kas konceptuāli mainīsies? Šajā gadījumā jautājums ir par to, ka pāraudzības kārtībā es atceļu pretiesisku KNAB priekšnieka lēmumu. Vēlreiz uzsveru, protams, neuzskatu, ka no tā automātiski atrisināsies konflikts KNAB, bet, ja runājam par šo konfliktu KNAB, tad esam saņēmuši arī ļoti daudz atbalsta parakstu no KNAB darbiniekiem Jutai Strīķai, līdz ar to arī bezdarbība šajā gadījumā, es uzskatu, konfliktu KNAB nerisinātu. Strīčs kundze var atgriezties darbā šodien, vai viņi ir rītdien jāatgriezties darbā? Tās jau ir juridiskās nianses. Principā rīkojums stājas spēkā pēc tā publiskošanas. Problēmas nebūs pēc tā, vai jūs esat tiesības, juridiski atsākt? Jā, tātad, ja runājam par šo aspektu, tad KNAB ir ministra prezidenta tiešā pāraudzībā esoša iestāde un saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu pāraudzības funkcija nozīmē augstākas iestādes vai amatpersonas tiesības, pārbaudīt zemākas iestādes vai amatpersonas lēmumu tiesiskumu un atcelt pretiesisku lēmumu. Tā kā šis rīkojums ir izdots īstenojot pāraudzības funkciju un, kā jau minēju, KNAB atrodas duālā pāraudzībā, gan ministra prezidenta institucionālā pāraudzībā, gan ģenerāla prokurora funkcionālā pāraudzībā. Attiecīgi sagatavojot šo rīkojumu par Streļčēnaka lēmumu atcelšanu, esmu konsultējies arī ar ģenerālu prokuroru Kalmieru kungu un arī no viņa puses iebildumu pret rīkojumu projektu nav bijuši. Uzmanē, ja tiek daudz darbinieki atbalsta Strīčs kundze, ja kā jūs minējāt, tikai atjaunošana amatā šo konfliktu neatrisinās, un Streļčēnaka kungs izdodas pretiesiskus lēmumus, vai apstāties, ka ir ierosināt pašu Streļčēnaka atbrīvošanu no amata, vai arī šī konflikta atrisināšana pēc būtības, atstāsies mākājumā nākamajai valdībai drīzāk? Jā, diemžēl jāatzīst, ka nezinu, vai šo konfliktu izdosies atrisināt tajās dažās dienās vai maksimums dažās nedēļās, kuras ir atlicis strādāt šai valdībai. Līdz ar to es domāju diezgan skaidrs, ka arī nākamajam premjeram, diemžēl, šīs problēmas nāksies risināt. Vai pieļaut iespēju, ka vai jums vai nākamajam premjeram būs jārosina Streļčēnaka kunga atbrīvošanu amatā? Jāatzīst, ka šis jautājums tiešām tika vērtēts tātad gan veicot savukārt Steļčēnaka kunga amatpersonas novērtējumu, kur viņš saņēma novērtējumu C, kas ir viduvējs novērtējums, bet neliedz turpināt darbu. Un arī Kalmera kunga vadītā darba grupa, kas vērtēja KNAB darbu no sistēmiskā aspekta,
neredzēja pamatu pašreiz rosināt vai veidot komisiju, kas vērtētu Streļčēna kunga atbilstību ieņemamajam amatam. Tā kā, to droši vien noteiks tālākā notikumu attīstību un tālākās KNAB priekšniekdarbības. Bet jūs kā ilgadējs KNAB pāraudzības īstenotājs redzat kaut kādu risinājumu vispār šīm jau kroniskajiem konfliktiem? Jā, tieši tāpēc, ka šie konflikti, kā jūs minējāt, ir iegūši hronisku raksturu. Mēs arī ar Kalmēra kungu šo jautājumu pārunājam un izveidām darba grupu, kas arī vērtē šo sistēmisko aspektu. Tātad ne tikai jautājumu par konkrētām personāliem vai konkrētajiem lēmumiem vai tam līdzīgi, bet jautājumu par to, kas sistēmiski ir par problēmu, ka KNAB šādi konflikti veidojās. Un darba grupas secinājumos arī ir pietiekami daudz norādīts uz problēmām, kuras vistuvākā laikā arī, es uzskatu, ir jānovērš. Un arī strādājot pie faktiski šī Kalmēra kunga vadītās darba grupas rekomendāciju ieviešanas, no savas puses es arī likšu priekšā vienlaicīgi sakārtot jautājumu attiecībā uz KNAB darbinieku attiecībām, vai tās ir darba attiecības, vai tās ir dienesta attiecības. Jo pašreiz šis jautājums, diemžēl, viennozīmīgi nav. Juridiskais jautājums šobrīd par pamatiem konfliktiem? Nē, tas nav vienīgais juridiskais jautājums. Kā jūs minēju, ir Kalmēra kunga vadītās darba grupas secinājumi, kurus ir nepieciešams ieviest praksē. Šis ir vēl viens papildus punkts šajos secinājumos, ko es esmu izdarījis, vērtējot Streļčēna kunga lēmumu un Strīčas kundzes sūdzību par šo lēmumu. Par citu tēmu, saistībā ar jaunās valdības ministru kabinetu pārdevu, jums nav, piemēram, tādas bažas, ka jaunais ministru kabinets sanāks tāds, jūs tomēr vadījāt kabinetu, kurš nāca ar reformām, ar jaunām idejām, vēsmām, ka jaunais kabinets būs tāds vecišs, es nezinu, tur, piemēram, tiek izskan Gerkārta vārds, Auguļu vārds, kuri arī... Un kurš no viņiem ir vecišs? Tādā ziņā es domāju, ka tomēr tīs satiksmes ministri, mēs zinām, pasažieru iepirkumu, šo te jūs pats bieži kritizējāt šos iepriekšējās vadības lēmumus, tagad viņi varētu nākt atpakaļ. Jums tur ir kaut kādas robežas, kur jūs sakat, piemēram, tie cilvēki nevajadzētu laist atpakaļ. Jebkurā gadījumā nākamās valdības izveide lielā mērā ir Straujumas kundzes kā valsts prezidenta nominētās kandidātes rokās, un lielā mērā tieši Straujumas kundze noteiks arī kaut kādus jautājumus par ministru kandidatūrām. Protams, te vienmēr būs duāla situācija. No vienas puses ir satversmē noteiktās ministra prezidenta tiesības vai ministra prezidenta kandidāta tiesības pieaicināt ministrus. No otras puses nepieciešamība nodrošināt valdībai Saeimas vairākumu atbalstu. Līdz ar to šis jautājums lielā mērā būs Straujumas kundzes rokās. Pavēršot varbūt par šo jautājumu no otras puses, izskats, ka no šī ministra kabineta ies projām tieši tie ministri, kas varbūt ir izstājušies ar lielāku aktivitāti, kā Miķels kundze, Pāvļotra kungs, iespējams Vilka kungs. Vai neskatāt, ka tieši šiem aktīvākiem ministriem varbūt vajadzētu tieši darbu turpināt? Pašreiz nekādas lēmumus attiecībā uz atbildības jomu sadali un vēl jau vairāk personālijā mēs neesam pieņēmuši. Un faktiski rītā mums būs pirmā, ja var teikt, topošās koalīcijas kopīgais politisko konsultāciju rauns, kur mēs par šiem jautājumiem tikai sāksim runāt. Tā kā šeit es negribētu aizskriet notikumiem pa priekšu. Skatājot uz savu kabinetu līdzinējo darbību, kurš ministrs jūs gribētu, lai būtu darbība nākamā? Es droši vien šos jautājumus nokomentēšu Straujumas kundzei, bet tomēr gribētu atstāt šos jautājumus pamatā viņas izlemšanai. Ja tur būs arī vajadzīgi kādi mani padomi vai vērtējumi esošiem ministriem, es tos, protams, neliekšu, bet tomēr šie lēmumi ir tie lēmumi, kas jāpieņem jau jaunajam ministra prezidentam, nevis aizejošajam ministra prezidentam. Es atgādināšu vienu lietu, par kuru esmu vairāk kārt jautājis, un jūs visu laiku esat atliekts atbildes sniegšana mediju līguma ministrijā. Ir izvērtēta vai nav?
Jā, manuprāt, ir izvērtēti. Droši vien tad vajadzētu savākt to nepieciešamo informāciju un arī nodrošināt. Tiešām jāatvainojas, viņš nav tādā, diemžēl, darba kārtības starp augstākām prioritātēm, bet šis darbs, cik zinu, ir noticis.